Annai ļoti patika dažādi pasākumi brīvā dabā, un viņa visur brauca kopā ar savu uzticamo mugursomu, kuru viņa mīļi dēvēja par Mugu. Muga bija ļoti zinātkāra. Anna reiz ielika savā pavadonē brošūru par to, ka daudzu cilvēku apmeklēti koncerti un citi notikumi bieži kaitē dabai un kultūrvidei. Pati svarīgākā ir plānošana, atcerējās Muga. Kad Anna pirms pasākuma devās uz veikalu, lai nopirktu pārtiku, Muga vienmēr posās līdzi. Viņā bija gana daudz vietas produktiem, jo plastmasas maisiņi dabai nepavisam nepatīk. Muga vienmēr atgādināja, lai viņā ieliek termosu. Tad nevajadzēs pirkt dažādus dzērienus un vairot atkritumus pasākuma vietā. Īpaši Muga priecājās, ja pasākuma laikā, kā Siguldas opermūzikas svētkos, atkritumus ir iespējams šķirot. Kad vien laiks un attālums ļāva, Muga mudināja Annu uz pasākumu braukt ar riteni vai sabiedrisko transportu. Vai pat ar sabiedrisko transportu un riteni. Piemēram, Anna ar dažiem draugiem šad tad aizbrauca ar vilcienu uz Siguldu, un pēc tam ar velosipēdu izbraukāja daudzās takas un veloceliņus. Tā mēs mazāk piesārņojam gaisu, sprieda Muga. Bet brauciena ar velosipēdu vēl stiprina Annas veselību un dzīvotprieku. Viens no gada mīļākajiem notikumiem Mugai bija dabas koncertzāle. Tur varēja atklāt daudz ko jaunu par augiem, par dzīvniekiem, pat ģeoloģiskiem veidojumiem Latvijas dabā. Cik nu vien iespējams, Muga centās izvairīties no drukātiem papīriem, tāpēc labprāt atrada sevī vietu arī Annas planšetdatoram. Tur varēja uzzināt visu par pasākumu norisi. Muga vienmēr uzmanīgi sekoja tam, lai Anna parūpētos par apkārtni, jo vides saudzēšana taču sākas no mums katra paša. Par priecīgu dabu taču var priecāties ik viens.